Šī ir īsfilma par to, kā es kopā ar Poiku, Robertu un Dāvi izdomājām uztaisīt elektrisko ģitāru. Komunikācija, dizaina izveide, elektronika, darbs ar koku, deadline. Ja jums interesē mūzika, ģitāra spēle vai vienkārši kreativitāte, tad šī varētu būt filma, kas jūs varētu iedvesmot arī pašus ķerties pie savu radošo procesu realizācijas. Kā arī viens var mācīties no savām kļūdām, bet tā ir forša lieta, jūs varat mācīties arī no citu kļūdām, un kā jūs redzēsiet šajā filmā, arī tādas mums bija, un mēs nebaidamies par to atklāt runāt. Šeit jūs redzat filmas galvenos dalībniekus. Augšējā kreisajā pusē esmu es, pa labi no manis ir Poika, kuram fonā ir attēls ar Raimondu. Apakšējā kreisajā pusē jūs redzat Dāvi, un apakšējā labajā pusē Robertu. Šis ir mūsu pirmais video zvans, un tajā mēs vienojamies par deadlineiem un uzdevums sadalu. Pastamies, vai mēs varam savākties kopā uztaisīt ģitāru. Tā var jau ieķert arī kaut kādas smukas lamelītes ar māzeri. Es domāju, ka visticamāk es pašu dizainu uztaisīšu Blenderī 3D modeli. Mans pienākums būs visu projektu menedžēt un izveidot šo filmu. Poika izstrādās dizainu, Dāvis atbildēs par elektroniku, bet Roberts par pašas ģitāras izveidi. Gan arī pabeigtu dizainu, jūs tur izdomājat varbūt vai kaut kur. Poiks atgādina, mēs to ierakstam, un šis ies doķinē. Es zinu. Un man jau pirms tam bija kaut kāda vieta, kur es domāju, bāc, tam būs cenzūra jāliek jau. O jā, būs. Procesa laikā ļoti daudz. Un tā saruna turpinājās vēl kādu laiku. Viena no lietām, ko mēs diezgan ātri secinājām, ir mūsu budžeta un tehniskā arsenāla limitācijas. Citiem vārdiem, lai izveidot ģitāru, ir vajadzīgas zināmās piekļuvas dažādām tehnoloģijām, un tā kā mēs ikdienā netaisam ģitāras, mums nācās izrunāt arī to, kā mēs risināsim dažādas ar elektroniku un koku saistītos jautājumus tā, lai mēs iekļautos plus-mínus realistiskā budžetā, sauksim to tā. Nu jā, ar to ekranēšanu ir tā, ka ja tu gribi to labi izdarīt, tev vajag ļoti dārgu ekipējumu arī, tāpēc tas nav arī tikai par zināšanām, tas ir arī par tā kā, jā, par ekipējumu. Bet, nē, es domāju, 3 pick-up vajadzētu būt labi. Tur, ja mēs netaisim neko super sarežģītu elektronikā, tur nevajadzētu būt trokšņavotiem baigiem. Tā izskatās mūsu pirmais video zvans. Mēs izrunājām visu, ko vajadzēja izrunāt. Un bija pienācis laiks doties tālāk. Es nolēmu ziedot šim projektam vienu no savām elektriskajām ģitārām. Tīri tā, lai mums ir viens instruments, kuru mēs varam uztaisīt pilnu autopsiju, paskatīties, kas viņam ir iekšā, un tā varētu būt metaforiski runājot tāda kā karta, kas mums palīdz orientēties arī mūsu ģitāras izveidē. Un tajā pašā laikā skatoties, varbūt, lai ir kaut kāda platformas, kuras mēs jau varam šo to pamēģināt. Es šobrīd esmu ceļā pie Dāvi, lai nodot viņam ģitāru, un tad jau viņš skatīsies, ko darīt tālāk. Varbūt viņš viņu izjauks elektroniku, un tā, un tad nodos tālāk Robertam. Ok. Tieši nāk autobus. Un te jūs redzat, kā Dāvis ķerās klāt pie ģitāras izjaukšanas.
noņem stīgas, atskrūvē to, paskatās, kas lācītam vēderā. Nu, lūk, šādi izskatās elektronika. Un te jūs redzat arī ģitāras grīfu, kuru mēs nolēmām saglabāt arī jaunajai ģitārai. Manuprāt, tā ir viena no detaļām, kur diezgan grūti pagatavot pašu spēkiem. Tā, respektīvi. Pirmais darbiņš ar donoru ģitāru ir pabeigts. Stīgs pārgrieztas, plata izņemta. Skatīsimies, ko mēs varam no šitā izmantot atkal. Un tad šis viss dosies tālāk pie Roberta, kurš skatīsies, ko tad viņš var no šīs izmantot. Jā, paldies. Roberts ar dāvu satikās arī divu tālai klātienā izrunāt vēl kaut kādas nianses un labi pavadīt laiku. Savukārt puika strādāja pie dizaina izveides, un šeit mēs redzam, kā viņš cītīgi darbojas savā planšetē. Šajā video blakus ir arī dāvis ar Robertu. Un šeit mēs redzam, kā tas viss notiek. Puika ļoti cītīgi iedziļinās procesā, pārdomā, iespējams arī savas dzīves izvēles, kas viņi ir novaduši līdz šim punktam. Jā, un mākslinieciskais process. Puika izveidos 5 dizaina variantus, no kuriem mēs nākamajā video zvonā izvēlēsimies vienu, pēc kura arī tad tālāk tiks izveidot ģitāra. Projekts virzījās uz priekšu un bija pienācis laiks jaunajam video zvanam. Šis būs mazliet garāks fragments, kurā mēs parunāsim arī par sadzīviskām lietām, tāpēc noskaņojieties. Kā jums klājas? Nu, man personīgi klājās ļoti labi. Cik dāvi, kāds ir tavs komentārs? Man arī ir labi, jā, tā varētu teikt. Kā tavu automašīna? Labi. Viss kārtībā? Ko tu paņēmi? No 46, jā? 46 tu paņēmi, jā? Iespējams. Nu, davai pastāst vēl par šito. Jā, nu, karoči, melns E46. Tie ir normāli. Tā, E46, jā. Jā, es nepabeidzu domu, es redzēju, ka nākošu sestdienu, nu, sanāk šo sestdienu, principā, nākamā nedēļa ir Meža parkā normāls tāds alternatīvās mūzikas koncerts, tur 3 alternatīvās mūzikas grupas uzstāsies, un biļetes diezgan lētas, tur nebija nekāda lielā cipara, es domāju, ka es aiziešu. Jūs nedzirdējāt to neko? Nē, kas tur ir pa grupām? Jā. Es tūlīt, tas events, es nemācos, izslēdzējis, 4 Minute Man un Ogre. Tad arī, kad mēs runājam, jūs gājāt uz to Bad Tones, ja? Jā. Okay. Tā baigi īsti nesanāk. Kā gāja kāds bija Steve Vai koncerts? No Afgan, labais. Nevis vienkārši labs koncerts, bet ir reizēm tāda konča, pēc kur tu vienkārši saproti, ka tu iegāji viens cilvēks un izgāja ārā ar kaut ko bišku tādu pamainītu savā būtībā. Tāds ļoti krūts tiešām. Un tas Steves Vai, viņš arī ir kā spēlētājs tāds, ka tas nebija pat tikai pa mūziku, un tas viss kopā bija Afgāna. Kādā no te ir tā tehniskā aspekta, viņš izcels piemērs, ka, kā ir jāspēlē ar visu ķermeni. Viņš nespēlē tur, zin kā, šitas steg, viņš ar visu, tur redz, ka visu viņa ķermenis tā enerģijas plūsma ir saistīta. Grauds baigs smug bija, ļoti muzikāli, ļoti skaisti, un, jā, pārslēdzoties uz to E46 tēmu, tad tev Roberts palīdzēja nopirkt? Jā. Vai tu spēlēji loteriju? Nē, Roberts palīdzēja. Skaidrs, vai jūs tur pie kāda kompja arī slēdzāt klāt, vai arī labāk nezināt? Labāk nezināt, bet es vispār nopirku nesen to vārdu, es pieslēgšu kaut kad. Nevajag. Jā, neko jau negadzēs.
Nē, es gribu vienkārši saprast, viņai tā airbag gaismiņa iedegusies. Es gribu saprast, kas tā. Jau daudz, kad plāno precēties. Nē, tuvākajos 5 līdz 10 gados, es domāju. Bet dāv, mēs taču runājam par kaut ko citu. Šis ir video ieraksts. Jā, sorry. Šitas būs vidžikā, tā kā tu skaties, šis ir on the record. Tā, kad legalizēs, tad mēs precēsimies, Robert, jā? Nav legāli Latvijā vispār? Nē, nav. Nē, tur ir kaut kāds prikols, ka tā kā, ķipa, ka jūs var atzīt par partneriem, bet tur jāiet caur tiesām. Kaut kas tur tāds bija, es neatceros. Jāatzīst, ka neesmu interesējies. Neesmu atriedis to īpašo. Matīs, kad tu precēsies? Nav komentāru. Advokāts nevar komentēt šo tēmu. Džeki, es varētu atgādāt, mēs esam on the record, jā, tāpēc cenšamies būt kaut cik tādi, es negribu teikt politiski korekti, bet es kaut kādu pietāt. Rekordu var izdzēst. Jā, tas gan. Es varu daudz ko izdēt, bet es negribu papildus neko editēt, tāpēc, ja jūs varētu šajā video pēc iespējas mazāk likt cenzējums punkts iekšā, tas man ietaupīt ļoti daudz enerģiju. Tā tad uzreiz pie lietas. Mēs sākumā katrs par savu pozīciju iedod pāris teikumu brīfingu. Es pieteikšu, lai jūs zinu, ko es vispār jums jautāju. Un tad beigās nobalsojam par vienu no 5 poikas izveidotiem dizainiem. Un, ja kādam vēl būs pēc tam nekādi noslēdzošie komentāri vai jautājumi, vai kas, tad to izrunāsim. Bet, principā, tas plēlo arī šim videokālam visu. Tāpēc pirmā lieta ir dizaina pirmā versija. Tad poika mums tur pāris teikumos pastāstīt par tiem 5 dizainiem. Vienkārši kaut ko, lai mums ir atskaites kaut kāds punkts. Es nezinu, tur nav nekāda super ultra procesa apakšā. Es vienkārši ņēmu un zīmēju ģitāras. Pamat kaut kāds esošs dizains. Skatījos, kas mums ir labs, kas mums ir slikts un liku no sevis. That's about it. Tur nav kaut kāda tāda super radošā aprakstāmā darba. Tas CAD modelis ar inkorporētām visām detaļām, elektronikām un tā tālāk, tā joprojām. Robert, tev tajā ziņā ir viss zaļā gaisma, tu nav nekāda aizķeršanās punkta. Man tas modelis jāveido pēc tā gala dizaina. Tas kāda modelis, un tad pēc tam to tālāk nes uz frēzēšanu tā tālāk. Tad viss, tas ir tā kā tas starpsolis. Es tagad... Ok, cool. Būtībā uz tā. Es tagad kaut ko mazliet iesāku, teiksim, tāda ģitāras modelēšana. Es nebiju baigi nodarbojos ar šim, tur ir pāris kaut kādas tādas interesants formas, kas ir netipisks tam, ko es esmu iepriekš darījis. Bet es sāku kaut ko mazliet eksperimentēt uz tās mūsu, uz tās tavējās, tās izjauktās ģitāras. Kaut ko sāku mazliet virspusēji, vienkārši to izmantot kā treniņu būtībā. Labi, tad skaties, tad tagad īsumā vienkārši katrs pa vienam, es sākšu pirmais, tad poika, tad Roberts, tad Dāvs vienkārši iedodat savus komentārus par tiem poikas izstrādātajiem 5 dizainiem. Šeit ir tie 5 dizaini, kurus poika izstrādāja, un mēs tagad sākām vienoties un balsot par to, kur tad no tiem visiem mēs izvēlēsimies. Un pasakām, kurš izvēlās. Es apskatījos viņus visus, man viņi visi liekas forši, bet galvenais faktors, ko es ņēmu vērā, ir, ka mums ir tā grifa galva, un, lai gan daži no viņiem varbūt man likās interesantāk, viņi ar to galvu neštimēt, tāpēc, ja man ir jāizvēlās no tiem 5, 3, es teiktu 2, 3, 4, un ja no tiem, es laikam saku otrais, tāpēc poika, tas tavs komentārs. Laikam, ka otrais, jā. Es baigi nevaru neko komentēt par viņiem, es viņus uztaisīju savu. Bet otrais, laikam, tik labāk. Labi. Robert?
Es arī piekrīstu tev, ka 2, 3, 4 būtu tādi saistošākie, bet es nezinu, kāpēc man tieši 4. vairāk uzrunā kaut kādu iemeslu dēļ. Atgādina mazliet tās, kā pareizi izrunāja to nosaukumu, Rickenbacker, Rickenbacker, jā. Rickenbacker. Bišķiņi atgādina to, un es nezinu, kaut kas tajā vienkāršajā formā bišķiņi simpatizē. Jā. Nu, es arī, jā, tik tālu tad sanāk, kad mēs visi pa šīm te balsojam, tad sanāk, izšķirošā balss, tad sanāk, ir Dāvim. Bet Dāvai aiziet 2 vai 4, vai arī kāds cits variants tev patīk? Nē, es diezgan ātri izšķiršu, man ļoti patīk 2. variants. Nu, ok. Labi, Džek, tad izstāst, ka mēs esam vienojušies. Kā tu jūties vispār, tu tāds mazliet nogurs izskaties? Jā, es esmu ļoti maz gulējis no kopš sestdienas rīta. Jā, nu atpūties, jā, ok, tad pa lielo viss iznāca, varbūt kādam kaut kādu noslēdzošai vēl komentāru jautājumu. Man liekas, ka mēs būtu kaut ko izrunājuši. Blenderī es beigās strādāju, sanāk, tikai arī vajag, teiksim, kādus vairākus objektus vienu vietu, un tad, teiksim, to pickguard izslēgt, ieslēgt, tīri, lai viņi redz vai neredz, un tad... Jā, loģiski, jā. Var. Es īstenībā apstīšos, man ir viens cits softs uz planšetes, kurš ir ar drusku vairāk poligoniem, viņam var viņus palielināt, un apstīšos, vai viņam ir failu formāti, kas ir apvienojami ar kādu, un tā es mošu mūsu. Nē, poligonu es šaubos, ka būs kaut kas pārnesams, un ja tas būs pārnesams, tad tas neies kopā ar CAM programmām un uz frēzes. Tas modelis, ko tu taisīsi, būs jāpārtais no Scratcha, SolidWorkā. Es SolidWorkā taisīšu. Tur, man liekas, baigi, transformējumu. Tas neies priekš vispār, es tam vienkārši taisīšu blenderiem. Jā, par kādiem. Labi, Džek, ok, paldies par sarunu. Jā, Dāvi? Jā, vēl viens tas pēdējais ar to pickguardu, tas iet arī tajā dizainā, ko taisīs līdz 31. vai? Ok, bet tad arī mums tur jāsaskaņo, kādas tad... Tā būtu jāiet, jā. Jo kādus pickups izvēlēšos, tas jau arī ietekmēs to, kāds pickguards būs un kāds pogas un kontrols. Es tehniski varu uztaisīt pickguardu, kur tas baigi neiet. Tad vai tagad šito? Varbūt jā, vienkārši formu, tā kā ārējo. Jā, un varēs izgriezt. Jā, ok. Kaut kā tā. Jā. Ok. Labi, Džek, vai tad principā visu izrunājām, un tad jau čau visiem. Čau. Kad par dizainu bijām vienojušies, bija pienācis laiks nākamajam etapam. Citiem vārdiem bija pienācis laiks izveidot pašu ģitāru. Šeit mēs varam redzēt, kā Dāvis lodē ģitāras elektroniku. Un var diezgan uzskatām arī redzēt, kā izskatās šie komponenti, kurus vērojot ģitāru pabeigtā stāvoklī mēs nemaz neredzētu, jo viņi atrastos ģitāras iekšpusē. Varam aplūkot arī, kā izskatās ģitāras modelēšana. Dāvis ar Robertu veic pārunas par ģitāras prototipu. Šeit mēs varam aplūkot ģitāras grīfa pievienošanas procesu. Savukārt šeit ģitāras tilta, jeb tā dēvētā bridža pievienošana. Un arī ģitāras vīlēšana, dekoratīvā aizsarga elementa, jeb tā saucamā pickguard fleksēšana, elektronikas potenciometru cauruma izveide korpusā ar urpšanu. Elektronikas līgzdas kabatas izveide. Nākamais etaps ir ģitāras slīpēšana. Un korpusa eļošana,
kad visi atsevišķie darbi izdarīti, pēdējais salikšanas process. Ģitāra salikta, atliek pievienot elektroniku, pielodēt ģitāras līgzdu un veikt testu pirms mēs visi tiekamies un prezentējam instrumentu. Ok, tad mums beidzot ir izdevies projektu pabeigt, un šeit mēs šodien sēžam ar biedriem, un mēs beidzot jums prezentēsim ģitāru. Tas ir Poika, Dāvis un Roberts. Un te nu viņa ir prezentācijas laiks. Nu tad pirmais, ko mēs tagad darīsim, mēs vienkārši vēlreiz izrunāsim, tad, ko kurš darīja, un katrs varbūt īsumā pastāstīs, nu, kā tad gāja to procesu un kā tas šeit notiek. Tad pats pirmais ir Edgars mums izveidoja dizainu, un šeit ir šis praktiskais, mēs varam nolikt arī uzreiz šo te blakus, to, ko minēja, kas bija. Jā, pirmā. Un par dizainu tad, kur īsumā tad Poika pāris vārdos pastāst savu stāstījumu. Principā dizains ir pārsvarā ietekmējies no Telecastera un Superstrata. Jā, nu dienas beigās īstenībā tas arī ir viss, un viņi ir ietekmēti no šādām formām un kaut kādu ar demokrātijas spēku. Mēs nonācām pie šī pēdējā. Tieši tā, mums bija 5 variantu formām, vai ne? 5. Un tad beigās mēs izvēlējāmies caur balsošanu, kur ir foršākā, un šo izvēlējāmies. Un šis ir pirmais variants, ko mēs redzam. Kā sauc šo materiālu? MDFs, jā. Tā lēts materiāls, lai vizuāli apskatīties, kā viņš izties, lai nav jātēgājas. Jā, nu tā īsumā pa dizainu. Kas Poika varbūt ir pastāstīt pāris vārdos, ka tu izstrādāji kādā aplikācijās? Jā, principā es nolēmu baigi neeciklēties kaut kādiem baigi trakiem softiem un strādāju uz Nomad Sculpts planšets. Tas, principā, atvieglo man dzīvi, bet sarežģīju visiem pārējiem. Par elektroniku parunājam, tad elektroniku mums Dāvis veidoja, līdz to Dāvi pastāst mums pāris vārdos savu dzīves stāstu. Es nedaudz iedvesmojos no dizaina, un man likās tas viss tā forma tāda vintāžīga, tāda retro nedaudz, man viss tā likās, tāpēc es arī izvēlējos pickups, kas ir samērā mazs jaudas, vairāk tāds vintāžs skanējums. Kāds viņam tu atceries outputs? Kāds viņš? Priekšējiem bija kaut kādi 6 kilomi, aizgarējiem bija, man liekas, ka 7 vai 8. Viņi samērā līdzīgā bija diapazonā, samērā, jā, nu, uz vājo pusi. Nepilnīgi vāja, bet jā. Nu jā, klasisks 3-way switch un master volume, master tone. Pat vienkāršākā konfigurācija, kas ir, bet tā vienkārši, lai nedaudz interesantāk krāsu paleti, tad ar šo var mainīt fāzi šim priekšējiem. Ar kuru vēlreiz parādīju? Ar šo te. Un ar šo var izslēgt coil splitu šim te. Kā jā, var paspēlēties arī. Par magnētiem, tev ir kāds idejas, kas tur ir par magnētiem iekšā, tad es noņēmējos? Šitam bija neonīdijas, man liekas. Nē. Alniko 5. Jā, es precīzi neatceros tagad, bet jā, pa priekšā es nezinu, tas bija kaut kāds vērts cīnieši, kaut kāds vērts ģitārs, kas nav bija. Kurš beigās, pašās beigās, tu lodēji vai Roberts vai kas tur bija? Es salodēju pirmo versiju, bet tur pa procesa laikā kaut kas tur atlīdz vaļā, un beigās arī tas priekšējais pickups vispār laikam nestrādāja, vai es nezinu līdz galā. Nu, sanāk, tas pickups strādāja, bet laikam kaut kas par to pašu face switchu. Es nezinu, vai slēdz kaut kas bija. Bija hipotēzē, ka pickups kaut ko ir tinams pārplējis, bet nē. Bet, nelodēšana, man liekas, tur kāds 90% izdarījis. Tikai džeku būtībā pielodēja un tad kaut ko mēģināja atrisināt. Jā, ok, un tad, kas vēl mums ir par korpusu runājot, Robert, varbūt var pastāstīt pāris vārdos. Nu, kopumā vienkārši ietekmējoties no Poikas dizaina, pārisēja modeli
SolidWorkā, izstrādāju kopā ar Pickguardu un mēģinot integrēt visas pārējās detaļas. Lielu daļu no izmēriem es kopēju no tās oriģinālās ģitāras. Un vienkārši tīri tā, lai intonācija un viss ir vienā līnijā. Un būtībā vienkārši pašu korpusu pasūtījām. Kā sauc no Sijā sens koks. Tāds Kristaps diezgan atsaucīgs cilvēks, bija ļoti ātri forši visu uztaisīja. Tas bija forši, pēc tam pick-upu pasūtījām citur lāzerēt. Tas gan nebija tik labi, tur aizgāja ļoti daudz laiks. Bet kopumā būtībā pasūtīja un tad tikai salikšana, slīpēšana, vīlēšana un jā, kā vai tā. Par to koku, kas tas tieši ir par koku? Tas ir paizsteidzoši smieklīgs jautājums, jo man teica, ka tas esot ozols, bet man ir baigā aizdoma, ka tas patiesībā ir osis. Es īstenībā to tiešām gribētu noskaidrot. Ja kāds, kurš šo video skatās līdz šai vietai, tas notiecēšākais būs būtībā tas. Kādam ir minējumi, jūs varat atstāt komentāros, kas tas ir par koku. Koks. Es domāju, ka es uzzvanīšu rītam cilvēkam. Yep, that's wood. Pārjautāšu. Bet, osis vai ozols, tas viens no tiem čistēju. Pickups no tērauda, vienkārši parastā melnā. Tas tāds interesants bija doma. Tā kā ar rūsu mēģināt apstrādāt, izveidot. Bet pagaidām tas tā kā vēl palicis. Teorētiski ir mazliet iesākts, bet tur kaut kādā ziņā varbūt interesanti būs paskatīties, kā šis neapstrādātais materiāls laika gaitā izmainīsies no sviedriem un asinīm. Šakšlē varētu labi nopatināt. Jā, varētu būt. Mums tas mērķis tīri ziņkārības pēc bija uztaisīt ģitāru, paskatīties, cik tas ir reāli, ar kādām problēmām mēs saskarsimies, un varbūt arī kāds vēl, kurš vispār ir domājis Latvijā, es gribētu uztaisīt savu ģitāru vai kaut kas tāds, es arī varētu šo video, piemēram, skatīties un iedvesmoties, ka tas nemaz nav tik grūti. Viena no grūtākajām lietām, kas man, piemēram, kad es centos tos deadlines enforce, tā kā, tad, tas var jārēķinās, ka varbūt dažādi, ka ļoti daudz varējušie faktori, kas ietekmē to procesu, mums bija ļoti daudz deadline setback. Vienkārši tā, ka es saku, ka tur vēl, un visādi X faktori un tā tālāk, un cik mums vispār pagāja ilgs laiks, kamēr mēs to pabeidzām? Baigi ilgi. Pusgads. Jā, sanāk, vasaras vidū bija finansiālā krīze, un tad nevarēja pavilkt. 2 mēnešus iepalika. Kādam varbūt bija emocionālā krīze. Jā, tad viņi nav beigusies. Jā, tas ir tā konstanta. Tagad ir pienācis laiks skaņošanas testam. Mēs pārliecināsimies, vai šo ģitāru var noskaņot. Tad testēšanai mums būs vienkārši Fender kombīts. Tad pirmais kaut kāda skaņa nāk. Jā, tad ok, tev puika ir skaņotājs? Tuners, soma. Patot vai es patīkāšu vai... Tādēšu pakaļ, Tagad mēs vērojam, kā puika iet pēc tunera. Es šo nenopirku pats, man viņi iedeva Matīs, jo viņam apnika, ka man nav. Tā ir taisnība. Jā, šī ir tā. Vajadzētu sākumu ar skaņošanas testu. Tad puika pamēģina noskaņot ģitāru, un, ja tev tas izdosies, tad būs baigi forši, un mēs varēsim sākt sound samples taisīt. Mēs šeit redzam, ka puika cītīgi griež tapiņas. Pats kā vajadzēja. 440 viņa labāk būtu pagaidām. Dod tie 2 herci, tie 2 priekš tā, cik šis instruments precīzi tas tiešām. Bet, ja mēs sāksim AB ar šito, tad tajā meklī... Piemēram, mēs nospēlēt C akordu, viņš C, un tad... Es domāju, tā intonācija, es biju pārsteigts, cik labi, bet es nezinu, tik labi. Lai 2 herci ietekmē. Varbūt.
Es to domāju tā ziņā, ka mēs salīdzināsim, piemēram, mēs nospēlēšu C akordu, viņš C akordu, ja mēs apnemosim uz viens, tad tas bišķi... Tas ir grūti to saukt par AB testu, ja mēs neesam vienā tādā. Līdz galam precīzi. Tad arī pārējie ģitāras cilvēki, jūs vēl nezinājāt, standarta takts frekvencijai būtu jābūt 440, ja vien jūs nespējat kā ļoti specifisku mūzikas virzienu. Baroku mūziku, vai varbūt jūs kādu roka mūzikas ierakstu atraduši, kur ir nestandarta. Kā mēs zinām, es spēlēju ļoti ekstremālu džazu, līdz ar to man ir 442. Nu, izstāst, ka mums skaņošanas šis tests būs veiksmīgs. Jā. Jā. Nu, aiziet, tad ķeramies tālāk. Nākamajā fāzē mēs tagad apskatīsimies kaut kādus pāris sound samples, kur mēs visi brīvi kaut ko panūdlosim vienkārši uz ģitāras un pāris samples. Tad drive tests. Paldies, Edgar, par manas filmēšanu arī. Uzmanīgi. Okay. Nezinu, kurā brīdī piepilst, bet uz augstākām ladām bazo freti, daži uz 3. 4. stīgas, tas ir izteikti. Viņi vēl smaržoja tik pēc laiks, bet viņi nesmērē neko? It kā nē. Teorētiski es viņu lakoju vakar, viņa 8 līdz 10 stundas žūst, bet viņa žuva augstā šķūnī. Es viņu šodien tikai kādas, tagad viņa siltumā tikai kādas, es nezinu. Cikos es 5 savācu? Nē, uztaisim ašo džēza blues testu. B testu, tagad ideja ir sekojoša, skataties. Kur B paņuši to te Ibanez, tas ir lētā gala Ibanez studenta modelis, un mēs tas, ko mēs darīsim, to piesēt, jā. Mēs vienkārši pastīsimies, ja mēs salīdzinām A, B, pieņemsim, es pateikšu, Dāvi nospēlē to un to, tad mēs to pašu nospēlēsim šīs ģitāras un paklausīsimies, kas ir
tuvākais. Man liekas, ka bišķi lipīgi tā nevarētu būt. Nu, viņi varbūt tā nav pilnībā sasūkus iekšā. Bet viņi nesmērās. Viņi nevajadzētu smērāt. Tā nav smērās. Jā, zema temperatūra lakojot. Ko tu gādāt? Saka, ja smērāt, mēs izpūsim netīri. Tad pirmais tests C akords. Daudz nospēlējuši parasti C open chord. Jā, es to paši izdarīšu izģitārs. Tagad varbūt pamēģināt pa vienais tikai tā cink. Kā tagad šī? Kādas jūs atšķirības sakot? Vēlreiz? Viņai ir augšas vairāk, man izklausās. Krietnī. Man liekas, tā tonis un moši arī pats bodijs viņam iedod, ka viņš ļoti tāds mellow. Jā, tas ir Ibanez ir krietnī tāds gaišāks, brighter tas tons. Bet, jāstāsta, pirms paslēgā kādi pick-upi tagad vispār ir ieslēgti. Jā. Vienīgais, ko nevajadzētu aiztikt, ir to kloķīt vairāk neaiztikt pagaidām. Labi, nospēlēt, piemēram, mi minoru akordu. Šo? Šo daudz basīgāk, džezīgāk. Nu, vai arī tādam ritīgam dūma, tādam čistām metinām. Metāla testu pamēģinu vai kā rotīgāk. To pašu mi minoru vienkārši paspēlēs čagojot. Viņš to čuk. Kāpēc tā varētu būt? Nošas vispār, es varu pamēģināt varbūt šo ģitāru atspraust, jo man liekas, ka, ja ir šie samērā zemes pretstības... Nošas tikai šito iespraust tikai līdz testā? Jā. Pastīvās sākas lokas. Jo tad šitā var bišķiņi tā kā to strāvu nosist, vai? Točni, paši Ir diezgan būtiska atšķirība. Jā. Oku labāk skan. Tās ir fresh stīgas. Es domāju, ka ar atskaņošanās problēmām īsti nevajadzētu būt, jo tas bridžs ir ielokots kārtīgi. Viņiem nevajadzētu būt nekādai. Jā, pilnīgi cits.
Jā, tur ir... Jā, ļoti strauji atskaņojās. Bet, jā, spēlēt varēja, tas, ko es secinu, baigi tālu priekš manas vēlmas stīgas. Jā, es... Spēlēšanas tā. Vai es noskaņošu vēlreiz, tad mēs tikko šajā video secinājām, ka ja mēs divas ģitāras vienlaicīgi saspraužam tādā variantā, tad mēs nedabūjām to rezultātu, kas ir vajadzīgs, tāpēc reku vēl viens jums lessons for free. Ja jūs taisat soundcheck vai vēl kaut kas pārliecināties, ka jūs... Pat svarīgi nespraust divas vārdus vienā caurumā. Vēl viena interesanta feature par šo ģitāru, ne feature, bet īpašība drīzāk. Šis ir savaldāts otrādāk, bet šis patiesībā ir. Īpašība. Jā. Feature. Jā. Atē var noņemt starp pozīcijas, ķipa... Jā, ir vidējā pozīcija. Bet nevis vidējā, bet starp pirmo un otrā, ja nav tāds pozīcijas saķer? Es nav eksperimentēts. Es zinu, kādreiz bija. Jā, bija tāds prikals, kad mēģināja, un tad arī Fenders ievies to five-way switch. Bija iespējams sanākt, dabūt to starp pozīciju. Un bija tā skaņa savādāk. Es nezinu, vai ar šo var... Ik pa laiku, un stīgas ir ļoti tālu un nespēlē augšējā reģistrā. Tad ir arī pozitīvas lietas. Nu, jā, tagad diezgan tēk. Lādas jāslīpē. Man likās, ka tas būs vienkārši tas trasrots un nav pareizi noregulēts. Bet nē, izrādās tās lādas, tāpēc arī diezgan tāli ir. Tad, kas ir mūsu noslēdzošie vārdi? Es pat nezinu, mums vajag kaut kā vienkārši šo video piebeigt, tāpēc mēs jums tagad randomā teiksim kaut kādus savus noslēdzošos vārdus. Tad, man noslēdzošie vārdi ir tādi, ka mums izdevās projektu realizēt pilnībā. Protams, ka viss nav ideāli, bet šī video doma vairāk ir, ja kādam no jums ir interesi, varbūt pamēģināt uztaisīt savu instrumentu, vai varbūt vienkārši meklēt iedvesmu kaut ko citu, kaut savu radošo ideju realizēt, tad ko jūs esat izdarīt paši priekš sevis daudz dažādas secinājumus. Es teiktu, pirmais ir, ja jums ir laba komanda, ka jūs zināt, ka viens ir spēcīgs dizainā, cits kokā, cits elektronikā, cits jums tur menedžo un ir atbildīgs to, lai deadline arī tiek atrunāt un viss tas pārējais. Jo viens tas, ka ir ideja, piemēram, kur jums ir ideja, ģitāra, bet dabūt to līdz realitātei, tas ir milzīgs darbs, kad saskaņot grafikus, kurš ko darīs, kā darīs. Mums tur, kā jūs redzējāt, bija diezgan daudz visādas fāzes un tā tālāk, tāpēc vienam taisīt ok, bet ja jums ir komanda, tad tas ir daudz labāk. Nu, un kas vēl tāds, es domāju, ko es vēl varu piebilst. Tas laikam no manis tā īsumā arī visas neko garāk nestāstīšu, jo visu video skatoties jau tāpat nonāks par dažādiem secinājumiem. Robert? Jā, to, ko pieminēju par kļūdām, noteikti diezgan daudz visāds bija. Šis kategoriski nav nekāds augstākās klases mūzikas instruments, bet vienkārši tie kā tāda radoša vieta, kur izpausties, kur pamēģināt kaut ko jaunu, noteikti iesaku.
kļūdas, jā, kā jau minēju, diezgan daudz visādas lietas, ko gribētos mainīt, bet, Ja tev būtu jānosauc, varbūt 1 vai 2 vai varbūt 3 lietas, kas ienāk prātā, ja mēs vēlreiz no nulles sāk darīt, ko darīt citādāk, kā tev liekas? Tīri no tādām lietām, man liekas, pirmais, ko es gribētu, man liekas, ka es domātu kaut kādu interesantāku pielietojumu. Ja mēs tiešām gribam to ģitāras bodiju frēzēt, tad, man liekas, mēs neutilizējām līdz galam tās frēzes iespējas. Piemēram, šādu pašu ģitāru, vai tādu stilu bodiju, to var arī tā kā uztaisīt ar rokām, ar rokas instrumentiem. Kamēr, teiksim, kā kādam Les Paulam, tā kā izliektas formas un varbūt kaut kādus rakstus vai visādas tādas lietas. Es domāju, kaut ko tādu, tā kā nākamo reizi es taisīt gribētu integrēt. Ja sevišķi frēzētu uz CNC frēzes. Jo, jā, šo varētu uztaisīt šablonu un štancēt ar rokas frēzi. Kļūdām, kas vēl. Vajadzēja, laikam, bišķi vairāk sākt ar tā oriģinālā instrumenta, tā kā bišķiņa analīzi, paskatīties, respektīvi tas neks ir paņemts no kāda tāda cita lētā gala instrumenta, un tad vajadzēja to ģitāru varbūt sākumā sakārtot, tās ladas noslīpēt, un tad sākt likt, nevis lai uzpeld beigās. Bet, jā, kopumā gribējās vēl krietni vairāk laika ielikt, noslīpēt kārtīgāk, bet tas ir diezgan laikietilpīgs viss šis process. Man liekas, man kādas, uz visu to projektēšanu, man liekas, tos 100 stundas ir aizgājušas. Jā, tāpēc tas ir laikietilpīgs process reiķināt. Visādas lietas, ko pat neierēķina, kā aizbraukt pakaļ, rakstīt e-pastus, zvanīt, bikstīt, lai ātrāk gatavs, viskāds tāds. Diezgan daudz aiziet laiks. Paiki, iedomājies, ka tu tagad uzrunā kādu jaunu Latvijas Mākslas akadēmijas pirmās kursus vai kaut kādu humanitāro studentu vai studenti, un viņam vai viņai, vai vēl kādam, vai tiem, vai ir kaut kādas ambīcijas, piemēram, uztaisīt savu dizainu ģitārai, vai lustrai, vai kādam citam neanimētam objektam. Vai tev ir kādi viedi vārdi, kurus tu varētu dot, lai iedvesmotu kādu cilvēku? Jā. Es nezinu, vai šo daļu iekļaušu, bet labi, tad pamēģinās vēlreiz, tad, ko varētu Paikam labi pajautāt vēlreiz, tad. Paik, vai tev ir kādi padomi ģitāras dizaina veidošanā vai kaut kas tāds attiecībā uz, nezinu, varbūt uz programmatūras izvēdi vai varbūt workflow, kā organizēt tā, lai cilvēks, kurš grib dizainu, kā viņam saturīgi tā kā tev izteikt savas idejas, lai noteikti klausies, un tev ir tāds, ko tu man stāsti. Es nezinu, brīvi vai kaut kas tāds. Kurā gadījumā būs tāds, ko man stāsti, bet par workflow grūti kaut ko komentēt, bet, ja runāja par kaut kā nav būtisks ar krāsos vai ar jebkas dizaina izveidi, ir vērts skatīties, kas ir darīts pirms tam un nemēģināt izgudrot riteni no jauna. Dienas beigās tas, kas mums ir jāizdara, nevis jāuztaisa kaut kas jauns, bet mazliet jāuzlabo jau esošais. Līdz ar to. Paika, šito cenzēšu, tā kā es, labi. Labi, tā vismā tavs komentārs vispār par projektu un par elektroniku un tā tālāk, kad varbūt top tipi cilvēkam, kurš grib elektroniku darboties un tā tālāk. Varbūt, pirms tas džekas vispār kaut kādu tipu vienkārši disclaimers, ja jūs kaut ko darat tā kā uz pašu atbildību un vienmēr turaties pie drošības protokoliem, ja, jo elektronika viss tās pārējās lietas it kā jau smieklīgi, tur hihi, ha, bet negribētos arī kāds tagad iedvesmojās tagad no šī video un tad aiziet. Tāpēc drošība vienmēr pārliecinies, ka jūs darat visu efektīvi un tā tālāk. Un tagad, kad viss tas ir pateikt, disclaimers, vismaz varbūt man vajadzēja pašā sākumā ielikt, bet tad dāva kādu to komentāru par elektroniku vai kaut kas tā. Par elektroniku galvenais neuzticēties pārāk schēmām, ko tu atrodi internetā. Jo, ja tā kā piramīdas schēmām? Nē, es domāju, elektroniskajām. Jo tur ir daudz tādas
meha informācijas. Viņi vēlas taisīt kaut ko, kas ir interesantāks nekā vienkārši strāts parastākais. Un vēlas kombinēt kaut kādas dažādas vietas, ko tu atrod internetā. Jēdzīgāk vispirms saprast, kā tas strādā, un tad mēģināt pielikt, jo tādā, kur sanāk baigais, kas nestrādā. Un otrs tips, nesteigties ar elektroniku. Es pats steidzos pie šī, tāpēc, kļūdas kaut kādas ir. Bet, kļūdas ir, lai viņam varētu mācīties. Tā kā, Jā, un ja jūs šo video skatījāties un nonācāt pie kaut kādām secinājumiem vai idejām vai iedvesmām, tad kurā gadījumā jūs varat atstāt arī kaut kādus komentārus, vai arī jums liekas ir kāds cilvēks, kuram tieši gribētos varbūt pamēģināt sarokšajās lietās, jūs varat viņam arī šo video aizsūtīt. Un, principā, tas ir tieši arī šī video noslēgums, tāpēc paldies visiem, kas skatījās to video un atā.